Tuvojoties gada nogalei, ir pieņemts atskatīties uz iepriekšējā gada sasniegumiem un suminēt izcilniekus. Jūrmalnieki noteikti var lepoties ar saviem sportistiem, kuru sasniegumi un uzvaras sniedzas krietni aiz Latvijas robežām. Jūrmalā jau 17. reizi notiek gada balvu sportā, un šeit pulcējās Jūrmalas labākie sportisti, labākie sporta klubi, labākie treneri, labākie sporta skolotāji, labākie sporta seniori. Arī mūža ieguldījums mums ir šogad. Viņiem ir šis tituls, viņiem ir arī mākslinieces radīta stikla balva, individuāls tāds apbalvojums un goda diploms un ziedi. Bet svarīgāk ir tiem cilvēkiem būt šeit, būt uz skatuves un būt redzamiem, un ka pilsēta viņus atcerās un redz un novērtē viņu sasniegumus. Jūrmalā nepaliek nepamanīti arī jaunie sportisti, kuriem lielākās uzvaras karjerā vēl tikai priekšā. Un tā par gada uzlecošo zvaigzni Jūrmalas sportā tika atzīta basketboliste Nikola Ozola. Sajūtas ļoti foršas, lielisks. Gaidīja, ka varētu saņemt šo balvu? Pilnīgi negaidīju. Tas bija negaidīti. Kamēr Jūrmalas 2015. gada sportisti Laura Ikauniece Admidiņa jau gatavojas gaidāmajai sezonai siltajās zemēs, Jūrmalas gada sportists, viens no labākajiem pludmales volejbolistiem pasaulē Aleksandrs Samoilovs, bauda pelnītu atpūtu pirms gaidāmās sezonas un bija ieradies, lai pats saņemtu apbalvojumu. Ļoti patīkami saņemt šo atzinumu un balvu kā labākam sportistam, bet, kā es jau pateicu no skatuves, šī balva ļoti dīvaini, ka es viņu saņemu kā labākais sportists, tāpēc, ka mēs darām visu darbu kopīgi. Mums ir mini komanda, ja piemēram var atzīt labāko sportistu lielā komandā, tas var saprast, bet tomēr mums ir mini komanda, kur praktiski uz pusēm sadalīs viss darbs, un līdz ar to šo balvu vajag arī sadalīt uz pusēm, un visu, ko mēs sasniedzam kopā. 2015. gads Aleksandra Samoilova karjerā zīmīgs ar to, ka pārī ar Jāni Šmēdiņu ar 3. piegājienu ir izcīnīts Eiropas čempionu tituls. Sakritību cienītājiem un likteņa pirksta piesaucējiem varētu patikt tas, ka tieši Rio de Janeiro olimpiskās spēles Aleksandram būs 3. Kas saka, 3 lietas, labas lietas, un Rio olimpiāde. Pirmkārt, tur jākvalificējas, kaut arī mēs praktiski jau esam garantējuši sev dalību Rio olimpiskajās spēlēs. Pirmais pamatmērķis ir atlasīties uz turieni, bet tas būs 3. olimpiskās spēles, uz kurām noteikti es likšu lielākās savas cerības. Vēlēsim veiksmi un izturību visiem sportistiem, gan tiem, kuriem sezona vēl tikai priekšā, gan tiem, kuriem tā rit pilnā sparā. Jo tieši sportisti un viņu sasniegumi ir tie, kuri liek visai pasaulē noelsties un bieži vien neziņā meklēt kartē, kur tāda Latvija atrodas. Jo kārtējo reizi kāds tieši no šīs nelielās valsts ir kāpis uz goda piedestāla augstākā pakāpiena.